Divi čaļi un divas riepas. Tas nozīmē, ka runāsim mēs par drošu ziemu. Un ja mums ir Mārtiņš Grīnbergs, kurš ir Goodyear Baltija vadītājs, tad ir skaidrs, ka mēs uzzināsim daudz interesantas un noderīgas lietas. Nu, piemēram, Mārtiņ, izstāsti man tā, kāpēc vienas riepas maksā daudz, nu vai pareizāk sakot, vairāk, un citas mazāk. Kur ir tā atšķirība? Abas ir melnas, abas ir apaļas, un pat izmēri varētu būt plus mīnus līdzīgi. Nu, tu jau pareizi teici, daudziem patērētājiem tā vien liekas, visas viņas ir melnas un apaļas, līdz ar to, kāpēc cenas atšķirās. Vai ne? Bet te jau vairāk jāstāsta par to, kas tam lācītim ir vēderā. Ja? Un kas ir ieguldīts tajā, lai viņi izstrādātu. Ja mēs tā skatāmies, kas parādās premium zīmoliem, pēc kaut kāda laika kaut ko līdzīgu vizuāli atdarina arī pārējie. Bet, kad sākam skatīties testos, rezultāti tomēr atšķirās. Nu, tad ir jautājums, kāpēc? Ja? Sniega testi. Jā. Mums ir sniega laboratorija, kurā mēs paši ražojam sniegu, kur mēs varam uzražot ļoti daudz dažādu sniega versijas, lai redzētu, kā riepa uz tiem dažādiem sniega apstākļiem, konkrēts gumijas maisījums, kāda būs viņu veiktspēja. Ja? Un tad beigās, notestējot entos variantus, mēs nonākam pie, šitas ir tas, kas uz visvairāk dažādiem sniegiem strādā visefektīvāk. Jo mēs taisījām elementāru testu ar roku, paņemot to gumijas sastāvu klucīti un virzot pa to sniegu ar šo te, kāds ir mūsu ziemas riepās šobrīd, piemēram, aiz 3. Un pēc tam paņemot tieši tādu pašu klucīti ar vasaras gumijas sastāvu. Jā. Un arī ar roku vienkārši pabraucot pa šo sniegu, bija tāds klientiem tāds, wow! Jā? Ir atšķirība. Ja? Tālāk svars riepai. Ja? Nu tā no vienas puses liekas, nu kas tur, mašīna tā pati baigi smagā, nu tur plus mīnus kilogramu baigo lomu nespēlē. Bet atcerēsimies vienu lietu. Tie, piemēram, 3 kilogramu, kas ir ielikt bagažniekā, nav tie paši 3 kilogramu, kurus pievieno vienai riepai. Jo mašīnai, ja mēs no tāda inženiertehniskā viedokļa runājam, ir tāda atsperotā masa, kas ir, teiksim, tas, ko tu ieliec salonā, un neatsperotā masa, kas ir pie rotējošām detaļām, kas ir piekarē. Ja? Un tagad iztēlosimies tādu elementāru lietu. Piemēram, pieliekam tos, paņemam rokā 3 kilogramus, ja, un mēģinām viņus iegriezt, nu, maisiņā. Jā. Un pamēģinām iegriezt, un pēc tam pamēģinām strauji apturēt. Ja. Nu, droši vien diezgan daudz enerģijas tas no jums paņem. Ja. Un kāpēc es tieši par tiem 3 kilogramiem runāju? Tāpēc, kad es paskatījos šī gada ADAC testā, kur bija salīdzināts 215, 55, 17, un tur bija ap 20 bija tie, es precīzi skaitu no galas šobrīd neatceros, bet tātad atšķirības starp smagāko riepu un vieglāko, un šī gadījumā vieglākā bija Performance 3, ja? Tātad Performance 3 bija 8,8 kg un smagākai bija 12, kaut kas. Ja? Tātad 3, ja es pareizi atceros, bija 3,6 kg starti, tu jau pie 4. Ja? Nu, un tad tagad pareiķinām, ka tās ir 4 riepas, un katru reizi šie 3,6 kg ir jāiegriež vai jāaptur. Strauji jāaptur, jā. Jo, nu, ko tas beigās mums maksā? Tas maksā degvielu. Ja? Mēs esam priecīgi lētu riepu nopirkām, ietaupījām, ja? Un pēc tam mēs katru reizi, kad braucam uz degvielas uzpildu stāciju, samaksājam par šo lēto riepu. Mēs droši vien visi saprotam, cik svarīgi ir bremzēšanas ceļš. Ja, ja tu brauc un tev ir pēkšņi kaut kur jāapstājās, ja? Nu, šīs bremzēšanas ceļa atšķirības parāda kaut kādu nozīmi. Ja? Un šeit labi man palīgā nāca autobīles šī gada tests, kurā bija 53 pretendenti. Un, lai vispār nokļūtu tajā top 20, kuru pilnu testu veiks, pirmais bija bremzēšanas tests uz slapja ceļa, kurā tika atskaitīti jau pirmie 20. Un principā tur faktiski zinām brendi praktiski tādi nebija. Ja? Tur bija pie mums ļoti populāri zīmoli lētajā galā. Ja tādi jau tur parādījās. Tad nākošā atskaitīšana bija tajā posmā, kas ir tātad no šīs 33. vietas līdz 20. Un tos atskaitīja pēc jau ne tikai bremzēšanas uz slapja ceļa, bet arī uz sausa. Un tur jau parādās jau pat arī viens no premium zīmoliem, ja, kas norāda uz to, ka principā vienkārši tikai balstīties uz to, ka produkts ir premium, nepietiek. Ir vērts paskatīties, kāda ir šī produkta veiktspēja
Un ko tad viņš dara attiecībā pret pārējiem, kas ir tirgu pieejami? Jo 53 tas ir pietiekami liels salīdzināšanas diapazons. Ja?